Dokumenta noformējums, ja jūs atceraties iepriekšējo versiju, tad atverot dokumenta noformējumu, šeit bija tur viena cilne, otra, trešā, tur bija dokumentu logotipi un paraksti un vēl kaut kas, jau pat vairs neatceros, cik jauki, cik īsti cilvēkam ir atmiņa. Tā, šobrīd tas viss ir salikts vienā laukā, un tas ir, manuprāt, stipri ērtāk, jo, ja mēs lēkājam pa tām cilnēm, tad mēs jau esam aizmirsuši tikuši pie pēdējās cilnes, ko mēs esam tajā pirmajā ierakstījuši. Bet šeit viss ir smuki redzams, ka dokumenta galvenē, kas ir dokumenta kājienē un kas ir lapas kājienē. Un pirms es izstāstīšu, kas ir dokumenta galvena, kas ir dokumenta kājiena un kas ir lapas kājiena. Dokumenta galvene, tā ir tā informācija, jūs atvērsim kādu atskaiti, lai mums vieglāk ir tā strādāt. Tātad atvēršu kādu saīsni, neko neatvēršu tā. Atvēršu kādu saīsni. Nē, viņa tā man smuka nekā te nav, bet, informāciju mēs redzam. Tātad, mēs esam izveidojuši dokumentu, jo jebkura atskaita, ko mēs esam sataisījuši, tas būtībā ir dokuments. Ja? Tātad mēs esam izveidojuši dokumentu atskaiti, norēķinu pa partneri. Kas ir galvene? Dokumenta galvene ir šī te sadaļa. Ja? Nosaukums, vēl kaut kas. Šī ir teksta zona, tā ir atskaites zona. Tie dati, kas mums tiek paņemti no jumja un ierakstīti. Un viss, kas ir virs šīs tabulas, virs šiem datiem, ja, rīkojumos, tie ir pats teksts rīkojumi, ja, bet tas, kas viss ir virs, tā ir dokumenta galvene. Tas, kas ir viss zem šīs tabulas, tā jau ir dokumenta kājiene. Ja mums šī tabula vilksies uz 10 lapām, tad kājiene būs beidzamajā lapā aiz šies informācijas. Savukārt te apakšā šī te sadaļa, tā ir lapas kājiene. Lapas kājiene atšķirās no dokumenta kājienes ar to, ka tā ir zem katras lapas. Ja mums būs 10 lapas, tad katras lapas apakšā būs šī informācija. Un te ir daži lauki, kurus var pielikt vai noņemt pats, bet ir lauki, kuri šeit ir permanenti iestrādāti. Bet, tā, lai saprotam, par ko iet runa. Ja, tātad viss, kas ir virs atskaites, ir dokumenta galvene, tad ir pati atskaite, zem atskaites ir dokumenta kājiena, un pašā apakšā ir lapas kājiena. Dokumenta kājiena atšķirās no lapas kājienas ar to, ka ir pašās dokumenta beigās, bet lapas kājiena ir katras lapas beigās. Cik sarežģīti. Bet, ja jūs jau iepriekš esat darbojušies ar atskaišu veidošanu, tad jūs zinat, ka tas nav nekas briesmīgs. Ja? Tātad mēs tiekam pie noformējuma. Tātad dokumentu kājienē mēs varam ielikt datumu, vai tas ir īsais datums, mēs redzam, kā tas izskatās. Ja? Vai tas ir garais datums, vai tas ir īsais datums ar laiku, laiks tas ir pulksteņi, vai tas ir garais datums ar laiku. Es zinu, ka mēdz šo informāciju izņemt ārā un priekš kā tur tērēties un smērēties, bet es ieteikšu, kad to informāciju noteikti vajag atskaitē ielikt. Tad, kad jūs taisāt kādu finanšu atskaiti un labojat pēc tam datus, vispopulārākais variants, jūs taisat gada pārskatu, izdrukājat kontu apgrozījumu pārskatu. Apskatāties, konstatēt, ka kādā kontā nav pareizi atlikumi, veicat kaut kādus labojumus, pēc pusstundas drukājat jaunu. Paskatāties, atkal kaut kas nav labi, atkal jūs kaut ko palabojat, drukājat nākošo. Un tad jūs uz tā katra konta izraksta stūrītī ieliekat 1., 2., 3., lai jūs zinat, kurš tad ir tas vecākais, ja, kurš tas 1. un kurš ir nākamais, lai jūs varat konstatēt, kurš tad ir labotais. Lai nevajadzētu pa virsu tur rakstīt 1., 2., 13. Jūs vienkārši norādat datumu ar laiku, ja, vai tas ir īsais vai garais, tā ir gaumas lieta, bet galvenais, lai ir laiks, un te jūs redzēsiet, ka 11:48 tā pilnīgi noteikti ir pirmā atskaite, salīdzinot ar to atskaiti, kas būs 11:50, piemēram. Ja? Tad jums nevajadzēs tur lieki rakstīt, jūs vienkārši jau automātiski redzēsiet.
Nu, tāpat ir arī vajadzīgs kādreiz vienkārši informācija, zināt, cikos kāda atskaita ir izdrukāta. Tātad nākamais ir logotips, kur jūs varat izvēlēties no jau ieimportētā logotipu saraksta, vai arī, ja jums nav, bet jūs pēkšņi gribat, tad jūs nospiežot uz zīmolīšti, atvērsiet tādu lapu, kurā jūs varēsiet ieimportēt logotipu. Logotips ir noteikts formāts, kā to var ielikt, tur arī noteikts lielums, tur pa pusē A4 formāta lapu jūs viņu tur nevarēsiet ielikt, un tas arī nebūs glīti, bet 4x7 cm, ja mēs centimetros mēram, tas logotips jums veidlapā ir ievietojams. Kā viņu ievietot, arī tie, kas nezina, var pastīties mūsu mājas lapā pie noderīgām lietām, tur ir apraksts, vai arī rokas grāmatā. Tur arī ir ar visām bildītēm, un, lai vieglāk un ērtāk sataisīt. Tālāk ir pazīme vai uzņēmuma nosaukumu. Vajag vai nevajag. Šis uzņēmuma nosaukums tiek paņemts no konfigurācijas, bet ja jūs gribat kaut kādu savādāku, jūs varat ielikt, kad ir nepieciešama uzņēmuma rekvizīti un izvēlēties rekvizītus no rekvizīta saraksta. Ja jums, man te, piemēram, avans norēķins, ja, pieņemsim, ka mums tā avans norēķinā ir kaut kāda jānorāda vēl struktūra vienība, ja, tad mēs nospiežam podziņu, izveidojam tos rekvizītus, kādi mums ir nepieciešami, un viss ir vislabākajā kārtībā. Nu, ja reiz man tie rekvizīti ir atvērti, tad es atkal atkāpšos pie veidnēm. Kā es teicu, ja ir nepieciešams pilsētas nosaukums, šajā veidnē, kas ir nepieciešams atbilstoši 916 noteikumiem un juridiskā spēka likumam. Ja, tie likumdošanas akti, kas nosaka dokumentu noformēšanu, mēs izvēlamies parametru, tādu pilsētu, ja, rekvizītu un norādam to pilsētu. Tā atkal atkāp. Tātad mēs izvēlamies rekvizītus. Tā ir tā informācija, kas tiks izveidota pašā augšā virs nosaukumiem. Virs tās pašas atskaites. Tālāk ir dokumenta kājieni. Mēs varam izvēlēties ierobežotu daudzumu, tad logotipu beigās nevar ielikt, bet kaut kādas uzņēmuma rekvizītas dažām labām var ielikt. Pats galvenais ir paraksti un zīmogi. Paraksti un zīmogi joprojām saglabājas 6 gabalus jūs varat ielikt, teiksim tā. Ja, ja jūs ieliekat pirmajo un otrajā, tas nozīmē, ka šie paraksta zonas būs viens otram blakus. Ja ieliksiet pirmo, trešo, tad būs kreisajā pusē viens zem otra. Ja otro, ceturto, tad būs labajā pusē viens zem otra. Kā tos rekvizītus parakstus var izvēlēties no jau esošā parakstu saraksta, vai arī izveidot jaunu, nospiežam pogu, izveidojam apakšā jaunu parakstu un ieimportējam parakstu, kādu mēs paši esam izveidojuši. Un tas labais tonis ir, ka tomēr mums nav bezpersoniski tur iegādātā preču pārdevējs, ja, bet tomēr tur būs ierakstīts tur. Nevar teikt, piemēram, vairs Andris Bērziņš. Tagad jāsaka Jānis Ozols būs, ja, piemēram. Preču izsniedzējs Jānis Ozols, ja, nevis bezpersoniski nekas, jau arī tā kā manā gadījumā valdes priekšsēdētājs Visvar Sezītis, nevis direktors nekāds. Ja. Nu tā. Tad, kad mēs šos visu informāciju te saliekam, tad joprojām var nospiest pogu teista lapa, kuru man tā lēni taisās, un mēs redzam, ka mums avans norēķinā mums tāds milzīgs ezis stūrī ar veselu blāķi visādu rekvizītu, un paraksts mums ir viena avans norēķina persona, ja, kuru mēs šeit esam ielikuši. Un, protams, mēs varam norādīt arī to datumu laiku pašā lapas kājienē, ja ir nepieciešams. Nu tā. Tas ir par rekvizītiem. Tā kā tas nekas praktiski nav mainījies, vienkārši ir mainījies vizuāli, lai viss tā informācija, ko mēs saliekam, lai tomēr viņi ir redzama vienkopus. Nu tā.